cienījamā sēdes vadītāja, godāmie deputāti. Man drusciņi atgādina tādu santīmu sakasītāju debates. Ja? Tu biji spēcīgāks vārds, bet man jau tā kā uz ētikas komisiju ir uzaicinājuši, es neteikšu to otru vārdu, pa kapeikām, kā bija agrāk. Santīmu kasītāju. Klausoties arī pieprasījuma komisijā labklājības ministra teikto, es sapratu, ka valdībai jau vispār nav koncepcijas, kas ir iekšējā drošība. Un iekšējā drošība nevar būt strauji izmirstošā valstī. Iekšējā drošība nevar būt valstī, kas izliekas, ka nav šī problēma. Un nevar būt ar tiem ministriem, kas nav pamanījuši, ka iedzīvotāju skaits no 42, dzimušo skaits no 42 tūkstošiem atmodas laikos ir samazinājies līdz 13 tūkstošiem. Ja mums būtu sakarīgi valdības locekļi un viņi strādātu nevis atsevišķi, teiksim, dažādos partiju aplociņos, bet kā kopēja komanda, tad es domāju, ka valdībā visi saprastu, ka dzimstība ir apgriezta proporcionāli strādājušo sieviešu skaitam. Un tā ir ārkārtīgi nopietna problēma. Un tā ir galvenā Latvijas krīze, ko šī valdība nesaprot. Es te nedomāju velt vainu varbūt uz vienu ministru, bet iedomāsimies, cienījamie kolēģi, tādu eksperimentu, ka nākošā gadā mēs apņemamies palielināt bērnu skaitu pa 10 000. Tā teorētiski iedomājies, jā. Un tiem, kam ir 1 vai 2 bērni, mēs pasakām svinīgi un iekļaujam budžetā, ka nākošā gadā katra māmiņa, kurai būs 2., 3. vai kāds papildus bērns, piesošajiem saņems vidēju algu, kā te minēja, 1400, varbūt būs 1600, jā, līdz 16 gadiem mēnesī. Tātad, ja 10 000 un mēs piemaksājam piesošā budžeta, tas būtu 14 miljoni mēnesī, tas būtu 168 miljoni gadā. Tā ir smieklīgi maza summa, salīdzinot ar tām ārprātīgajām naudām, kas tiek vienkārši izpļackātas. Mums ir milzīgs budžets, kolēģi, 17 miljardi nākošajā gadā. Un tad ir jautājums, vai šī valdība ir uzdevusi, piemēram, sev tādu jautājumu kopējā sēdē. Ko mēs gribam? Vai mēs gribam iztērēt 168 miljonus, eksperimentam kaut vai, un 10 000 bērnu mums piedzimst vairāk nākošā gadā? Ja mēs gribam tērēt, teiksim, 1 miljardu vai 2 miljardus dekarbonizācijā nākošā gadā, vai mēs gribam 10 000 bērnu, vai mēs gribam 2 miljardus vilcienam, kurš neies caur pilsētām, 5 gados, lai tur uzbūvētu, un 2 miljardi gadā jātērē. Un tā tālāk. Tātad valdībai nav kopēja redzējuma. Pieņemsim, ja labklājības ministram pat viņš būtu, un viņš atnāktu ar šo projektu valdībā un teiktu, arī neatkarīgi kurš, es te nesaukšu uzvaras, vai viens vai citas partijas, un viņš teikt, ziniet, mums ir katastrofāla situācija, un ir tikai viena krīze Latvijā, tikai viena. Tā ir valsts izmiršana, kur, kā es vienmēr teicu, 3 pagastos uz kvadrātkilometru, jo mums ir 1 cilvēks. Ja? Kāda valsts aizsardzība, ja tur dzīvo 1 cilvēks, kurš pat nepamanīs, ja tur ielidos 1000 droni kaut kur no jūras, jo viens pagasts ir Ventspils novadā, ja? 2 Latgalē. Ko mēs te sēžam un runājam, ja, par tiem miljardiem? Un tāpat viņam nekas neiznāks. Un es pateikšu, kāpēc neiznāks. Tāpēc, ka labklājības ministrs teiks, tikai 168 miljoni, bet mēs atrisinām galveno drošības problēmu. Galveno. Tie nav betoni, tur kaut kādi sabetonētie tīģeru zobi vai vēl kaut kas. Ja? Tā ir dzimstība. Uzreiz atskries. Kem ministrs teiks, bet man 2 miljardi ir vajadzīgi. Mēs taču apsolījām. Atskries satiksmes ministrs teiks, bet kā tad Igauni atbrauks, ja mēs tur neuzcelsim šito? Mums taču tikai tiltu tur 2 gadus būvēs par salacu, ja, kas mums jāuzceļ un tā tālāk. Un stācijas 2 nepabeigts. Ja, saprotiet? Un man ir priekšlikums. Es atcerējos, kā var novākt valdību, nevienu neaizvainot, ļoti zolīdi. Atcerieties, Bēmša valdība. Visi atbalstīja, bija kolosāls budžets, un vienkārši par to budžetu nenobalsoja. Un atbilstoši satversmē bija jātaisa jauna valdība. Un man ir priekšlikums, jaunā vienotība. Tā esam vienu foršu budžetu, atbalstiet, netērējam laiku, bet nenobalsojiet. Un tad taisam valdību, ja. Es domāju, ka šeit situācija ir katastrofāla, kur būs visas arī koalīcijas, jā, visas šeit partijas.
Tā varētu būt uz 2 gadiem Latvijas glābšanas valdībā ar vienu mērķi - atjaunot dzimstību vismaz, ja ne, teiksim, atmodas 42,000 līmenī gadā, bet varbūt tad, kad pirmo reizi Dombrovskis kļuva par premjeru 2009. gadā, tad mums bija apmēram 24,000. Nu, divkāršojam. Ja? Taisam jaunu valdību un lūdzu nebalsosim par šo te budžetu kopumā. Paldies!